Ja ar automašīnas elektrosistēmu un sevišķi akumulātoru kaut kas nav kārtībā, parasti pirmās problēmas parādās jau ziemas sākumā. Taču ziemā ilgstot, problēmas var parādīties arī, darba procesā. Šodien kopā ar autoekspertu noskaidrosim, kā pareizi izvēlēties akumulātoru savai automašīnai, vienalga jaunai vai vecai, un ja tomēr visi striķi trūkst, tad ar ko palaidējs atšķiras no akumulātoru lādētāja. Tātad akumulātoru lādētājs ir stacionāri iesprausts 220 voltu rozetē, no kā saņem strāvu un nodod akumulātoram. Tātad jūs to varat izdarīt tikai mājās vai kur ir pieejama elektrība. Šī ir akumulātora baterija, kas sevī jau ir uzņēmusi elektrības, šo te strāvu, kuru var nodot akumulātoram. Tātad viņam nav jābūt iespraustam elektrības rozetē. Tehniski palaidējs, ja būsteris pats ir akumulators. Principā tā ir akumulātora baterija, kurai ir izvadi, lai mēs varētu viņu pieslēgt pie akumulātora un iedot šo te strāvu, kas ir šajā te akumulātorā, mūsu automašīnas akumulātoram un varētu iedarbināt automašīnu. Akumulātoru palaidēji atšķiras gan pēc izmēriem, gan cenas. Pamat atšķirība, protams, ir tajā, cik liela ir šī te akumulātora baterija. Varētu jau ņemt vismazāko, bet vai tas man derēs? Atkarībā no tā, cik liels ir jūsu automašīnas dzinējs, cik liels ir automašīnas akumulators, arī pēc tā ir jāizvēlās, cik lielu vai jaudīgu šo te būsteri nepieciešams izvēlēties. Osram vienkāršības labad norādīs nevis piemēroto akumulatoru kapacitāti, bet gan iedarbināmā dzinēja tilpumu. Līdz 8 litru benzīnam un līdz 4 litru dīzeļdzinējam. Ahā, tātad palaidējs par mazāk nekā 100 eiro derēs tikai maziem dzinējiem. Mazākā izmēra būsteris ir paredzēts tikai benzīna dzinējiem līdz 3 litriem, tātad dīzeļa dzinējiem viņš būs pārāk vājš. Lai palaidējs nepieviltu, tas pastāvīgi jātur pilnībā uzlādēts. Ja automašīnai ir pilnībā aizlādēts akumulators, viņš paņems visu šo strāvu no šī būstera. Un ja tur jūs nevarēsiet viņu iedarbināt ar pirmo reizi, iespējams, ka otrajā reizē šis būsteris jau arī būs izlādējies. Palaidēja lietošana gan ir pavisam vienkārša. Gluži kā iedarbinot automašīnu no cita spēkrata, tikai drošāka. Aizmugurē ir diezgan vienkārša instrukcija, kas norāda to, ka vispirms liekam plusa vadu, tad liekam mīnus vadu, tad ieslēdzam iekārtu un tad mēģinam startēt automašīnu. Sevišķi jaudīgiem palaidējiem gadās arī citi unikāli parametri. Tas ir palaidējs, tas ir gaisa kompresors, viņam ir iebūvēta LED lampa, tas ir powerbanks, viņam ir digitāls ekrāns un 24 mēnešu gaidīšanas režīms. Ja palaidējs ir būsteris ir iekārta ārkārtas gadījumiem, tad akumulātoru lādētājs gan kalpo tālredzīgākiem auto īpašniekiem. Akumulātora uzlādi, es pat teiktu, ka būtu ieteicams veikt reizi līdz 2 reizes gadā, ja jūs vēlaties, lai viņi kalpotu ilgāk. Sitek ir viens no pazīstamākajiem akumulātoru lādētāju ražotājiem. Šim ražotājam komplektā ir iekļauts arī ātrais savienojums, kuru jūs varat piestiprināt pie akumulātora baterijas, tādā veidā nodrošināt ātru, ērtu un drošu savienojumu pie akumulātora lādētāja. Tas nozīmē, ka uzlādei nav nepieciešams pievienot akumulātoru spailes, jo izvads vienmēr paliek automašīnā. Šis aksesuārs sevišķi der motocikliem, kuros grūti piekļūt akumulātoram. Savienojums ir arī labi pasargāts pret mitrumu un putekļiem. Jā, un arī pats akumulātora lādētājs ir IP65 drošības klases, tātad tas nozīmē to, ka viņš būs pasargāts no īpaši spēcīgiem nokrišņiem. Šāds lādētāja komplekts autoekspertā pat laban maksā tikai 105 eiro. Šajā kastē īstenībā ir 5-ampērīgs CTEK lādētājs, taču šis komplekts ir īpašs ar to, ka viņā ir arī līdz komplektā nāk powerbank, tātad jūs varat principā iegādājoties šādu te produktu par to pašu cenu, kas ir akumulātora lādētājs, iegūstat gan lādētāju, gan powerbanku. Ja neviena no palīgierīcēm nelīdz vai līdz tikai īslaicīgi, būs vien jāpērk jauns akumulators. Visparastākais ir šāds svina skābes modelis. Transporta līdzekļiem ar mazāk patērētājiem būs EFB tipa akumulatori, kas ir uzlabots svina skābes akumulators, un jaunāki transporta līdzekļi, kas ir modernāki un ir vairāk elektronikas, šiem tad būs piemēroti AGM tipa akumulatori. Ārēji akumulatori ir ļoti līdzīgi, taču iekšējā uzbūve būtiski atšķiras. AGM akumulatori ir jūtami dārgāki, tāpēc pat autoparkiem nereti rodas kārdinājums to vietā iestumt parasto akumulatoru.
atbilstot pēc izmēriem, tā tad ielikt viņu varēs, bet akumulātora darbība nebūs korekta. Šī akumulātora mūžs būs krietni īsāks nekā AGM tipa akumulātoram. Citiem vārdiem, automašīna darbosies, taču parasto akumulātoru nokaus pāris mēnešos. Svarīgi ņemt vērā to, ka lielai daļai automobīļu ir nepieciešama pieprogrammēšana. Tātad pateikt to, ka akumulātora baterija ir nomainīta pret jaunu, lai izvairītos no nepareizas lādēšanas.